Labvakar un laipni lūdzam raidījumā On The Record, I24 News padziļināto interviju šovā. 40 dienu kara laikā ar Irānu vairāk nekā 85% Irānas Islāma Republikas uzbrukumu bija vērsti pret tās arābu kaimiņu valstīm Persijas līcī, kā arī Irāku un Jordāniju. Taču visvairāk tika uzbrukts apvienotajiem Arābu Emirātiem. Irāna palaida vairāk nekā 2800 dronu un raķešu pret Emirātiem, mērķējot uz civilajām ēkām, naftas objektiem un kritisko infrastruktūru. Šie uzbrukumi turpinās arī šodien, neskatoties uz pamieru. Tagad pēdējās nedēļās ir kļuvis zināms, ka apvienotie Arābu Emirāti nesēdēja rokas klēpī saskaroties ar šiem uzbrukumiem un atbildēja ar militāru spēku pret Irānu. Tostarp uzbrukot svarīgai Irānas naftas pārstrādes rūpnīcai. Lai izskaidrotu kara ietekmi uz apvienotajiem Arābu Emirātiem un to, kā tas varētu ietekmēt Abu Dabi attiecības gan ar Irānu, gan Izrēlu, man pievienojas viņa ekscelence Derars Belhols Al-Falasi. Viņa ekscelence Al-Falasi ir bijušais apvienoto Arābu Emirātu Federālā Nacionālās padomes Emirātu parlamentārās institūcijas loceklis. Un pašlaik viņš ir Al-Mailis Group priekšsēdētājs, izpilddirektors un līdzdibinātājs Dubajā bāzēta publisko lietu un stratēģisko konsultāciju uzņēmumu. Viņš ir arī Cruikshank & Dean Global Intelligence priekšsēdētājs un Watan Al-Imarat Foundation dibinātājs, viena no vadošajām sabiedriskās politikas institūcijām Persijas līča sadarbības padomes valstīs, kur viņš iepriekš bija izpilddirektors. Jūsu ekscelence Al-Falasi, liels paldies, ka pievienojāties. Paldies jums! Tagad sākot, es domāju, ka daudz cilvēki vēlas saprast, kāpēc tieši AAE tika uzbrukts visstiprāk. Kāpēc Irāna izvēlējās uzbrukt apvienotajiem Arābu Emirātiem vairāk nekā jebkurai citai valstī, pat vairāk nekā Izrēlai šajā pēdējā karā? Paldies, ka uzaicinājāt mani šeit. Es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši. Mēs esam pretējā pusē viņu idejām un visai tai negatīvajai domāšanai. Jums ir AAE un otra puse, kas tic saskaņai, kas tic iecietībai, kas tic līdzās pastāvēšanai, kas ienīst terorismu un ekstrēmismu. Mēs bijām to izskauduši, kamēr Irāņi joprojām tam tic un cenšas to izplatīt visur. Tāpēc viņiem nepatīk AAE. Un es domāju, ka AAE arī bija kā dadzis acī, ziniet. Un kā teica viņa augstība šeiks Abdula, mēs vairs nepieņemsim šantāžu, ziniet. Tagad lieta ir tāda, ka AAE neuzsāk šo karu. To uzsāk Amerikas Savienotās valstis un Izrēla. Un Emirātu amatpersonas ir teikušas, ka AAE tika ievilkta šajā karā. Un vai jūsuprāt iesaistīšanās šajā karā bija pareizs lēmums? Es domāju, ka AAE jau no paša sākuma, vēl pirms kara, centās runāt ar Irānu. Klausieties, mēs nevēlamies karu. Mums šeit jau pietiek karu. Mēs centāmies darīt visu iespējamo. Tas ir no AAE vai citām GCC valstīm nekas nenāks. Un viņi to zini. Tas viss, ko viņi saka, ir meli. Un otrkārt, tu nevari izvirzīt prasības citai valstī. Tu nevari uzturēt attiecības ar Izrēlu. Tu nevari uzturēt attiecības ar Irānu. Tu nevari izveidot bāzi. Tas nav, teiksim tā nav tava darīšana. Šī ir valsts, kurai ir suverēnas tiesības un kura pieņem savus lēmumus. Tātad vai nu tu, paklusē un pieņem to, bet izskatās, ka viņiem nepietiek drosmes šaut uz amerikāņiem vai tiem, kas tur ir. Tāpēc viņi izvēlējās arābus, teiksim, valstis, īpaši GCC, īpaši AAE, jo AAE pateica, nē, mēs nevaram pieņemt to, ko jūs darat. Tāpēc viņi nosūtījuši tik daudz, gandrīz 50% no visas kampaņas notiek AAE. Tagad jūs runājat par nepieciešamību izbeigt Irānas agresiju. Un patiesībā mēs laikam ejot uzzinām, ka AAE, kā es minēju savā ievadā,
nesēdēja, ziniet, rokas klēpī salikusi un reaģēja militāri pret Irānu, veicot uzbrukumus gan pirms, gan pēc pamiera. Tagad, ko jūs varat pastāstīt par AAE militāro triecienu apmēru pret un Irānu kara laikā? Oficiāli nekas nav teikts, teiksim tā ir, bet mums ir tiesības atbildēt, jo mēs ievērojām visus diplomātiskos procesus. Zini, mums ir ANO rezolūcija, kas gandrīz vienbalsīgi tika pieņemta. Mums ir cilvēktiesību padome, kas atbalsta cilvēktiesības. Tātad, lai kas arī sekotu pēc tam, zini, tas ir kaut kas ir, bet oficiāli nekā nav. Bet viņi zina, ka AAE vairs necietīs šādas muļķības. Ja tu runā par Irānu un tev ir jāmāca viņiem kaut kas, tev jāsaprot, ka šī problēma sākās jau kopš 1979. gada. Un es uzrakstīju rakstu, visas problēmas tuvajos austrumos sākās no tā, zini, un viņa visu sabojāja. Bet problēma ir tāda, ka runājot ar Irānu, tev ir jāveic arī izmaiņas viņu konstitūcijā. Jo konstitūcijā ir nodaļa, kas runā par revolūcijas eksportēšanu. Es domāju, jebkurš nāks. Viņiem būs jāievēro konstitūcija, tad viņu konstitūcija dod viņiem tiesības eksportēt revolūciju. Un viņi ir atbildīgi par visiem šītiem, un viņiem tas ir jādara. Tātad mums ir problēma viņu konstitūcijā, kā arī viņa domāšanā. Jūs zinat, tātad jūs runājat par nepieciešamību izbeigt Irānas agresiju, bet arī par to, ka AAE patur tiesības uz pašaizsardzību. Tātad ziņojumi liecina, ka ASV mudina AAE būt agresīvākiem pret Irānu, tostarp pat apsverot iespējamu sauszemes ofenzīvu. Cik reāls ir šāds scenārijs, un vai jūs atbalstāt stingrāku Emirātu reakciju nekā esam redzējuši līdz šim? Es domāju, ka AAE ir skaidri pateikuši visiem. Ziniet, AAE pieņem savus lēmumus. Mums ir savi lēmumi. Mēs varam pieņemt pareizo lēmumu. Un jūs varat teikt, jūs varat redzēt, ka pēc vakardienas uzbrukuma AAE paziņoja, ka viņiem ir tiesības atbildēt. Tas ir laika jautājums. Tas ir tikai laika jautājums. Mums jāgaida, līdz tiks pabeigta visa izmeklēšana par to, no kurienes tas nāca. Un tas ir pastarpināts karš. Tā ir karš ar Irānu. Tas ir tik daudz, kas tiks pieņemts lēmums. Un mēs 100% atbalstam savu valdību, lai tā rīkotos pareizi. Jūs zinat, mēs zinām, ka viņi rīkosies pareizi. Pareizā rīcība tagad ir izbeigt šo neprātu, kas ir. Irāna to dara. Ārprāts ir tas, ka pat sarunu laikā viņi saka, mēs to nedarīsim. Un ziniet, ļaujiet man kaut ko pateikt. Viņiem ir divi lēmumi. Viens ir, teiksim, revolucionārās gvardes lēmums, kas nozīmē, ka viņi kaut ko pasaka. Un mums ir diplomātiskais. Diplomātiskais, kas ir prezidents un parlamenta prieksēdētājs, kas saka, kas ir pilnīgi pretējs viedoklis. Viens saka, es atvainojos. Nākamajā dienā viņi saka, nē, viņš neatvainojās. Tātad viņi 47 gadus ir mulsinājuši otru pusi, cenšoties pēc iespējas ilgāk vilkt sarunas. Es domāju, ka viņi liek uz to, lai sarunas ieilgtu. Tātad tas ietekmēs Trumpu vidustermiņu vēlēšanu dēļ. Uz to viņi arī mērķē, tā es domāju. Tagad, neskatoties uz ilgstošajiem strīdiem starp AAE un Irānu, AAE ir bijusi vai nu pirmajā vai otrajā vietā starp Irānas tirzniecības partneriem. Lielāko dīļu pēdējo 20 gadu bieži, ziniet, ļoti tuvu Ķīnai. Tagad tā ir kļuvusi arī par Irānas tirzniecības centru. Šodien apvienotie Arābu Emirāti joprojām ir viens no lielākajiem preču piegādātājiem Irānai, nodrošinot ievērojamu daļu tās importa. Vai tas mainīsies Irānas agresijas pret apvienotiem Arābu Emirātiem rezultātā? Vai arī Abu Dabī plāno saglabāt ekonomiskās saites ar Irānu? Es domāju, ka tas jau ir mainījies. Ziniet, tas ir pilnībā mainījies.
Apvienotie Arābu Emirāti tagad, kā teica doktors Anvars Gargašs, Mēs nevaram vest sarunas ar kādu, kurš mūs pastāvīgi draud. Mums ir jāatrod risinājums, ziniet, lai apsēstos un apspriestos ar viņiem. šī situācija nevar ilgt mūžīgi, jūs zinat. Mēs gribam dzīvot saticībā, mums ir labas attiecības, mums ir bizness, mums ir ekonomika, kas jāvada. Mēs nevaram darboties, teiksim, kā gangsteri. Operatīvas lietas, ziniet, kas jums ir. Noziedznieki, kas vada visu. Režīms, kuram nav žēl nogalināt 45,000 savu cilvēku. Tātad, kā jūs varat vest sarunas ar kādu, kuram nerūp paša tauta? Šis ir, es domāju, problēma punkts, kur mums ir jāved sarunas, kā mēs varam runāt ar kādu. Kuram nerūp paša tauta? Tātad tu domā, ka viņam rūpēs AAE vai Saudarābija vai vēl kādu citu, vai arī viņam nerūp neviens? Bet vai tu domā, ka AAE vajadzētu saraut ekonomiskās saites ar Irānu? Es domāju, ka tās jau ir sarautas. Tas ir pilnībā atdalīts, zini, un ja viņi to vēlas, viņiem ir jāpierāda, ka viņi to ir pelnījuši. Tagad es vēlos runāt plašāk. Gadu desmitiem tika plaši uzskatīts, ka Persijas līča arābu valstis, lai gan tās iebilst pret Irānas islāma režīmu, kā jūs aprakstāt, un tā kodolprogramma patiesībā nevēlējās, lai šis režīms kristu. Viņi baidījās no pārmērīga migrantu un bēgļu pieplūduma reģionā, kas izjauktu varas līdzsvaru un radītu nenoteiktību šo valstu ekonomikās. Tagad jūs nesen rakstījāt, un es citēju, mūsu Arābu Nacionālās drošības aizsardzība prasa dziļu izpratni par Irānas schēmām un patiesu vienotību, lai atvairītu tās ekspansionismu, kas pati slēpjas aiz reliģijas un saukļiem, vienlaikus nesot postu un iznīcību mūsu tautai. Tātad, Jūsu ekscelence, vai apvienotie Arābu Emirāti tagad vēlas redzēt režīmu maiņu Irānā? Es domāju, ka režīms jau ir mainījies. Ziniet, režīms jau bija mainījies. Tagad ir ajatolas, kas viņa vairs nav. Ziniet, viņš tika nogalināts pirmajās stundās. Tad jums ir augstākais līderis ir likvidēts. Otrā līdera līnija ir likvidēta. Trešā līnija ir likvidēta. Tāpēc es domāju, ka režīms jau bija pilnībā mainījies. Tagad kas ir palicis? Izskatās, ka pārējiem nav iespēja darboties. Tāpēc es domāju, ka agrāk vai vēlāk notiks režīma maiņa. Zini, es domāju, ka ar cilvēkiem ar tādu domāšanu ir ļoti grūti, teiksim, sadarboties. Kamēr jūs pats un arī prezidents Trumps sakat, ka režīms jau ir mainījies, režīms joprojām uzbrūk saviem Persijas līča arābu kaimiņiem, tostarp apvienotajiem Arābu Emirātiem, tas man noved pie nākamā jautājuma. Es vēlos, lai mēs noklausītos interesantus ASV vēstnieka Izrēlā Maika Hakabija izteikums pagājušajā nedēļā par attiecībām starp apvienotajiem Arābu Emirātiem un Izrēlu. Paklausīsimies! Vai es varu izteikt pateicību, dziļu pateicību un apbrīnu apvienotajiem Arābu Emirātiem? Es domāju, ka AAE ir piemērs. Viņi bija pirmā Ābrahāma vienošanās dalība valsts. Bet paskatieties, kādus ieguvumus viņi ir guvuši. Rezultātā Izrēla viņiem tikko nosūtīja dzelzs kupola baterijas un personālu, lai palīdzētu tās darbināt. Kāpēc tā? Tāpēc, ka starp AAE un Izrēlu pastāv īpašas attiecības, kas balstītas uz Abrahāma vienošanām. Tātad, Jūsu ekscelence, es domāju, tie ir diezgan ievērojami izteikumi. Cik nozīmīgs bija atbalsts, ko AAE saņēma no Izrēlas? Es domāju, teiksim tā. Jums ir Ēģipte, kas ir parakstījusi līgumu ar Izrēlu. Jums ir Jordānija, kas ir parakstījusi līgumu ar Izrēlu. Tām ir robeža ar Izrēlu, bet AAE nav robežas ar Izrēlu. Abas valstis, ziniet, tic līdzās pastāvēšanai un tehnoloģijām. Es domāju, ka ekonomika ir vissvarīgākā. Es joprojām ticu tam, ko saka viņa augstība. Šeiks Muhameds Ahmeds Rašīds teica, neļaujiet politikai vadīt ekonomiku, jo tā to sabojās.
Ļaujiet ekonomikai vadīt politiku, jo tā radīs kaut ko. Es domāju, ka ekonomika var būt labākais virzītājs spēks. Es domāju, ka ekonomika var būt labākais virzītājs spēks jebkurām attiecībām. Kad tas ir izveidots, un jūs varat redzēt, ka šeit dzīvo tik daudz izrēliešu, dzīvo saticībā, dzīvo visā, kad mēs atbrīvosimies no visa naida. Es domāju, ka mums tas jau ir bijis 70 gadus. Mums ar to pietiek. Skatieties, Izraēla neuzbruka. Izraēla mums neuzbruka. Tā bija Irāna, kas mums uzbruka. Tad kāpēc man jātur naids pret Izraēlu un jāuztur saskaņa ar Irānu, kas mums uzbruk dienu un nakti? Vai ne? Bet es gribu vēl pakavēties pie šī jautājuma, jo es runāju ne tikai par ekonomisko sadarbību. Es runāju par dzelzs kupola, prekdējas aizsardzības bateriju nosūtīšanu, Izraēlas militāru personu nosūtīšanu, lai tās apkalpotu. Tas ir ļoti nozīmīgi un daudz pārsniedz jebkādu militāro sadarbību, kāda Izraēlē ir bijusi ar tās kaimiņiem Jordāniju un Ēģiptu, ko jūs pieminējāt. Tātad, kur apvienotie Arābu Emirāti vēlas virzīt šo militāro sadarbību ar Izraēlu, kā tas attīstīsies tālāk. Es domāju, ka sadarbība virzās daudz tālāk par šo vienu, un sadarbība pastāv. Izraēlai ir uzbrukusi Irāna, un Irāna ir uzbrukusi arī apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tātad mums ir kopīgs ienaidnieks. Tātad, ja mēs nestāvēsim kopā, lai atvairītu šo ienaidnieku, mums būs daudz problēmu. Es domāju, tas ir mans viedoklis, es domāju, ka režīmam ir jātiek gāstam, tas ir mans viedoklis. Tas nav saistīts ar valdību vai kaut ko citu. Tāpēc es domāju, ka šim režīmam bija 47 gadus dzīvoja saticībā. Un cilvēki cenšas, jūs zināt, sadarboties ar viņiem, dzīvot kopā ar viņiem, visu, bet viņi to nesaprot. Viņi saprot tikai vienu – nogalināšanu. Tagad es nevaru neuzdot jautājumu par slepeno vizīti, par kuru Izraēlas premjerministra birojas paziņoja, ka Netanjahu martā devās uz Abu Dabi. Lai gan AAE oficiāli noliedza, ka šī vizīte būtu notikusi, Netanjahu bijušais palīgs, kurš apgalvoja, ka bija šajā braucienā, aprakstīja vizīti ļoti detalizēti. Vai jūs varat izskaidrot, kas šeit notiek? Es domāju, ka es sekošu šai AAE oficiālajai versijai, proti AAE noliedza to. Tāpēc es ticēšu savai valstī. Ja būs kāds ieguvums to pateikt, viņi to arī pateiks. Bet es domāju, ja tas nāk no ārlietu ministrijas, es tam ticēšu. Vēl viens. Labi, tātad es gribu paskatīties plašāk. Jūs runājāt par GCC, Persijas līča sadarbības padomu, bet īpaši par attiecībām starp AAE un Saudarābiju, kur mēs redzam pieaugošu plaisu starp Abu Dabiju un Rijādu. Kā jūs skatāties uz šo plaisu un kā tā ietekmē AAE? Es tā nedomāju, ka tas tur kaut ko ietekmē. Vienmēr, ziniet, pat Izrēlā vienmēr būs domstarpības starp partijām un visu pārējo. Tā tad ir domstarpības, bet kopumā viss ir kārtībā. Tas nav nekas jauns, bet pastāv domstarpības interešu jautājumos. Bet, kad runa ir par drošību, visu, ziniet, var atrisināt. Es domāju. Mēs redzēsim jaunas attiecības ar saudiem, viss atkal atgriezīsies normālā stāvoklī. Tāpēc pievērsīsimies tagad īstajam draudam, nevis šim. Un starp mums un Saudarābiju, starp mums un Kataru, Bahreinu un Kuveitu. Es domāju, ka mēs zinām, kas ir ienaidnieks. Lai kas arī būtu noticis, visi zina, kas ir ienaidnieks. Tagad īstais ienaidnieks. Ja jūs redzējāt kaut vienu no Kuveitas ministriem, un tā ir Kuveita, kurai nav nekādu Ābrahāma vienošanos vai jebkādu attiecību ar Izraēlu. Kad Al Jazeera viņam jautāja, kas ir jūsu ienaidnieks, vai tas ir Izraēla vai Irāna, viņš atbildēja Irāna. Viņš teica, Izraēla mūs nav uzbrukusi. Mēs 70 gadus, ziniet, darījām visu iespējamo pret Izraēlu. Izraēla mūs nav uzbrukusi. Irāna mūs uzbruk katru reizi. Tātad es redzu, ka ir novirze. Pēc tam, kad tas būs beidzies, būs. Vairāk valstu parakstīs Ābrahāma vienošanos.
MHM, es tikai atzīmēšu par Kuveitu, ka vispirms viņiem ir jāatceļ likums, kas aizliedz kontaktēties ar Izraēlu un izrēliešiem. Bet, ja es pareizi saprotu, uz ko jūs norādāt, tas varētu notikt nākotnē. Kā daļa no šīm pārmaiņām, ko Persijas līča valsts veic savā attieksmē pret Izraēlu. Tagad, pirms mēs pārējām uz nākamo raidījumu daļu, man jāuzdod jautājums. Es dzirdu baumas, ka AAE tuvākajās dienās atzīs Somālilendas neatkarību. Ko jūs varat par to pastāstīt? Es domāju, ka tas notiks agrāk vai vēlāk. Ziniet, mums ir labas attiecības ar Somālilendu. Mums tur viss ir, tāpēc, ja tas ir tā, tad viss notiek pareizajā virzienā, mēs atzīsim Somālilendu. Tāds ir mans viedoklis. Un es domāju, ka mums vajadzētu atalgot labos cilvēkus, nevis atalgot Al-Shababu un citas tādas lietas. Ļoti fascinējoši. Tas padarītu AAE un Izraēlu par vienīgajām divām valstīm, kas atzīs Somālilendas neatkarību. Tagad es vēlos pāriet uz raidījuma pēdējo daļu, tas ir ātro jautājumu segments. Es tev parādīšu 3 bildes, un tu īsi pastāstīji pirmo, kas nāk prātā. Tātad pirmā bilde. Šeit Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiekas ar AAE prezidentu Mohamedu bin Zaidu. Es domāju, ka mums bija labas attiecības gan ar Ukrainu, gan Krieviju. Un tas arī bija iemesls, kāpēc tik daudz kara gūstekņu tika atbrīvoti no abām pusēm. AAE bija starpnieks starp viņiem, un AAE joprojām, manuprāt, pirms pāris dienām atbrīvoja vēl dažus. Tātad, uzturot, teiksim, labas attiecības, mēs panācām, ka abas valstis uzticas AAE, lai to paveiktu. Un, manuprāt, viņa augstība reiz teica, ka mums nevajadzētu būt nevienam ienaidniekam. Mums jācenšas, lai nebūtu neviena ienaidnieka. Es domāju, ka uz to tiecas AAE. Un mēs arī redzējām drošības līgumu, kas tika parakstīts starp AAE un Ukrainu. Un es arī sagaidu, ka šīs attiecības ar laiku kļūst ciešākas. Tagad nākamajā attēlā ir Saudarābijas kroņprincis Mohameds bin Salmans. Viņš ir kroņprincis, un es domāju, ka viņa rokās ir daudz vara. Bija pienācis laiks. Saudarābijas kroņprincis ir paveicis milzīgu darbu, virzot Saudarābiju no ekstrēmisma uz atvērtāku sabiedrību un visu pārējo. Es domāju, ka viņiem vēl ir tāls ceļš ejams, bet mēs viņiem novēlam veiksmi. Bet apvienotie Arābu Emirāti tomēr izstājās no OPEC, kas vismaz tiek uzskatīts par diplomātisku vai ekonomisku triecienu Saudarābijai. Tātad ne viss šķiet noritam glūdi starp abām valstīm. Es tā nedomāju, un tas ir pieņems lēmums, suverēns lēmums. Jūs zinat, mums vajag, Apvienotie Arābu Emirāti, manuprāt, jau iepriekš mēģināja to darīt un mēģināja kontrolēt. Es domāju, ka tagad ir īstais laiks mums izstāties no šī karteļa, jūs zinat. Pēdējais attēls, par kuru vēlos dzirdēt jūsu viedokli. Šis ir ASV prezidents Donalds Trumps. Es domāju, ka viņš ir labākais prezidents, kāds mums ir bijis mūsu laikā, salīdzinot ar Baidena ēru. Viņam ir labas attiecības ar AAE. Viņš ir draugs, viņš ir sabiedrotais. Mēs varam ar viņu sadarboties labāk nekā jebkurš cits. Vai AAE ir apmierināta ar ASV militāro bāzu klātbūtni savā teritorijā? Mēs zinām, ka Irāna aicina Persijas līča Arābu valsts izvest šīs ASV militārās bāzes no savas teritorijas. Vai jūs domājat, ka AAE to vēlas? Es domāju, pirmkārt, tā nav Irānas darīšana, ar ko mums ir attiecības. Un pateiksim to skaidri. Ja viņi ļauj, tad lai nosaka terminu bāze. Bāze nozīmē, ka tā ir vieta, kur Savienotajām valstīm darboties. Šī ir komanda, kas strādā kopā, un viņi jau ilgu laiku strādā kopā, tātad nekādas bāzes nav. Ja viņi runā par bāzi, tā ir meli. Tātad jēdziens bāze šeit nav piemērojams. Katarā ir ladī bāze. Bet apvienotajos Arābu Emirātos ir sadarbība starp mums, un viņi izmanto mūsu bāzi. Tātad tā ir daļa no tās, no kuras viņi darbojās.
Otrkārt, tā nav viņa darīšana. Viņiem nav tiesību mums neko diktēt. Mēs esam suverēna valsts. Mums ir tiesības pašiem lemt, ko darīt. Tātad viņi mums neko nevar diktēt. Nu, mums šobrīd būs jābeidz. Vēlos vēlreiz pateikties jūsu ekscelencei Derar Belhul Al-Falasi, ka pievienojāties man šovakar. Pievienojieties mums atkal nākamnedēļ raidījumā On The Record. Šodienas epizodu un visas iepriekšējās pārraides varat atrast vietnēs YouTube un Spotify. Paldies, ka skatījāties!